Labvakar visiem! Nu, ko man prieks jūs redzēt un sveikt jau otrajā Mentoring Talks pasākumā. Tie, kas nebija pagājušajā reizē, es nedaudz pateikšu, kas tas ir. Mēs, Rīgas Degdals, kopā ar Mentoring Akademiju nolēmām, ka mums ir jāapvieno spēki un īstenībā jāstiprina tā mentoru komūna, kura ikdienā aktīvi darbojas savās darba vietās vai kaut kādās sabiedriskās organizācijās, ir gatavi palīdzēt citiem augt un īstenībā arī paši tādā veidā ļoti labi aug. Esmu Diana Butina, Rīgas Degdals valdes locekle un arī mentorības vadītāja. Jā, un es esmu Olga Karūda, Mentoring Akademijas dibinātāja. Prieks jūs visus redzēt. Jā. Un, kā vienmēr, šādas lietas mēs ļoti daudz varam izdarīt uz savu entuziasmu un brīvā laika principu. Bet mēs gribam teikt arī milzīgi paldies mūsu sadarbības partneriem, kuri īstenībā ir devuši šo iespēju, ka mēs varam būt šeit. Tad mēs sakam paldies Balcijai par mājīgajām telpām. Mēs gribam teikt paldies arī EasyBI un Sapiens, kā arī mūsu draugiem Norsted, Findei un arī Norsted, Findei un Abavīni. Jā, tieši tā, paldies. Es noņēmu brīles un tālu neredzēju. Bet jā, kā es minēju, tas galvenais mērķis īstenībā, kādēļ mēs esam šeit, ir par jums. Tāpēc es aicinu izbaudīt šo vakaru. Mums būs burvīga diskusija, par kuru tūlīt pastāstīs vairāk arī Olga. Bet tas galvenais mērķis ir īstenībā palīdzēt ikvienam, ikdienā, jo es zinu, ka šeit ļoti daudz ir vadītāji, un mēs ar daudziem cilvēkiem šeit esam arī runājuši individuāli. Un es zinu, cik īstenībā, jo tu augstāk audz, jo tev vientuļāk kļūst. Jo ļoti bieži tev ikdienā ir vairāk jādomā par tiem saviem komandas biedriem, par cilvēkiem, kas tev ir apkārt, bet nevienmēr tik daudz varbūt to uzmanību tu saņem sev. Tāpēc es aicinu šodien iedot laiku sev un paņemt kaut kādas atziņas no šīs diskusijas, kas mums būs, un padomāt, kā mēs jau no rītdienas varam labāk izmantot tos rīkus, kas mums ir apkārt. Ejot un aktīvi prasot atbalstu saviem kolēģiem, ejot un prasot atbalstu varbūt kaut kādiem draugiem, kurš strādā kaut kur citur un īstenībā var burvīgi atbalstīt, un izmantot arī šo komunu cilvēkus, kas mums ir apkārt ikdienā. Jā, es pievienošos Dianas vārdiem. Man liels prieks redzēt jaunas sejas. Tas nozīmē, ka mēs ejam ārpus mūsu ierastā kontakta loka. Droši nāciet iepazīties, mēs esam atvērti dažādās ziņās. Un noteikti, ja jums kādam ir specifisks jautājums par mentoringu, par to, kā, kur, kas ir tie rīki, tad mēs ar Dianu noteikti palīdzēsim. Bet es gribēju sākt ar nelielu storytellingu. Šodien runāju ar vienu klientu, kuram ir galvenais birojs ļoti eksotiskā valstī. Es biju izgājis ļoti garu apstiprināšanas procesu ar dažādiem jautājumiem, ar programmas apstiprināšanu un tā tālāk. Un tas pēdējais jautājums man šodien bija par patieso kāpēc. Kāpēc es to daru? Kāpēc es braukšu pāri visai pasaulē un palīdzēšu attīstīt iekšējo mentoringa programmu pie viņiem. Un es atbildēju 3 lietas, 3 savus iemeslus, un tie iemesli arī pārklājās ar to, ko un kāpēc dara Mentoring Akademija. Pirmais iemesls ir tas, ka savā profesionālajā dzīvē, strādājot vadītāju atlasē un coachingā, es esmu pamanījusi, ka tie klienti un kandidāti, kuriem ir bijusi iespēja piedzīvot mentoringu un coachingu, viņi ir savādāki. Viņi ir pārliecinātāki par sevi, viņi ir drosmīgāki, viņi labāk zina, ko viņi vēlās, un viņi ir vienkārši laimīgāki gan darbā, gan dzīvē. Otrais iemesls ir par Mentoring Akademiju absolventiem. Mūsu mentori, pabeidzot apmācības, kļūst par vēstnešiem mentoringa domāšanas stilam savās organizācijās un spēja iekustināt pozitīvas pārmaiņas uzņēmumu kultūrā. Tā kā nes to labo tālāk un palīdz vēl vairāk cilvēkiem. Un trešais iemesls ir ļoti personīgs. Es savos
kritiskajos vai atslēgas brīžos pati nebiju saņēmusi tik daudz atbalsta, cik es varētu gribēt tajā brīdī. Un tāpēc arī cenšos veidot vidi, kur jebkurš var saņemt tik daudz atbalsta, cik viņu var nepieciešams. Tā kā paldies, ka esat atnākuši, noteikti paņemiet kaut ko priekš sevis un izbaudam mūsu galveno pasākumu daļu, kas ir paneļa diskusija. Un es sākšu aicināt uz skatuves mūsu diskusijas dalībniekus. Un pirmo es aicināšu mūsu moderatori Andu Aseli, kas arī ir FinDay co-founderi. Paldies, Anda, ka piekriti, starp citu, moderēt visas mūsu 3 diskusijas šodien. Gunta Šmētiņa. Droši vien ir spilgtākais mentoringa domāšanas veidu piemērs korporatīvā vidē, kuru es zinu. Un Gunta ir DNB Latvijas departamenta vadītāja un mentore. Elīna Blohi. Elīna ir CLT Profī projektu vadītāja un mentore. Un Elīna savukārt ir mentore, laikam, visvairāk programmās. 3 programmās. Paldies tev, Elīna, par to, ko tu dari. Raivis Jānis Jaunkals ir BDO Latvijā valdes loceklis un mentors. Raivis interesanti pirms pasākuma pateica, drīzāk pajautāja, vai tiešām ir tā, ka daudzos uzņēmumos nav mentoringa programmas. Kā tas var būt? Paldies tev, Raivi, par tavu attieksmi un to, ko tu dari. Un Aleksandrs Orlovs, cybersecurity dibinātājs un CEO un mentors daudzus gadus Riga Tekels atbalstot ar savu gan profesionālo, gan personīgo atbalstu daudzus savus mentīs. Paldies tev, Aleksandra! Un diskusija var sākties. Tā, mikrofoni mums ir, visi mūs dzird. Tā, super. Šodien ir nenormāli paša tēma – mentorings un līderība. Un tieši tāpēc, mēs izrunājām pirms šodienas, mēs izrunājām pagājušajā nedēļā, par ko mēs varētu parunāties. Tādas 5 lielas tēmas, centīsimies visām pieskarties, bet tās ir visas ļoti saistītas. Tā kā, ja nebūs par vienu, būs par otru. Un pirmais, par ko es gribētu parunāt, ir tas, kā mentorings ir mainījis jūs pašus. Es zinu, ka Elīna ļoti grib par šo pastāstīt. Tā, labām pusēm mikrofonu. Jā, sveiki visiem. Es laikam sākšu ar to, ka man ļoti rezonēja tas, ko Olga tikko pateica par to atbalsta trūkumu. Un man liekas, ka man arī tas diezgan ir bērnībā bijis, un arī visos manos jaunības gados. Bet kā tas viss sākās? Tas viss sākās pirms aptuveni 4 gadiem, kad es sāku strādāt tādā lielākā organizācijā. Ļoti lielā, tur bija 2000 darbinieki, un es biju pilnībā apmaldījusies. Un tās darbvietas ietvaros man teica, ka mums ir baigi pašā mentora programma. Man liekas, tev vajadzētu paņemt mentoru, lai tu vispār saprastu, ko un kā tur darīt. Un tas bija tas laikam game changing punkts arī, kad man bija ļoti forši mentori. Un viņa man pastāstīja vispār, kā organizācija strādā, kā ar kuru cilvēku vajadzētu runāt, kā vajag strādāt, kurās tur sanāksmēs vajag vairāk varbūt uzsvērt tādas lietas vai šitādas. Bet kas bija varbūt tas foršākais, viņa man deva to atgriezenisko saiti pēc tām visādām sanāksmēm. Un viņa mani ļoti iedrošināja, ļoti arī tā kā varbūt uzslavēja, pateica arī lietas, kuras man vajadzētu tā kā pamainīt. Un tādā veidā es ļoti ātri iejutos, bija pagājuši 3 mēneši, un es atceros, man valdes loceklis teica, man liekas, tu jau te gadu strādā, jo tu jau plūsti tik ļoti labi kā zivs ūdenī. Un tas tiešām iedeva tādu baigi labo pārliecību, un tad es sapratu, cik forši ir saņemt to visu, ko man tā kā arī saka. Un pēc aptuveni pusgadu es sapratu, ka man arī gribas kaut ko tādu dot. Jo, kā es teicu, es varbūt pirms tam nebiju tā saņēmusi to ievirzienu, varbūt dari tā vai dari šitā, to tik labi sanāk. Un tad es pati sāku ar to nodarboties darba vietas ietvaros. Man bija tāda ļoti forša viena jauna darbinieca, tā kā praktikanta. Un viņa dažos brīžos, man liekas, pārspēja darbiniekus, kas strādā jau gadiem.
Un tad viņa bija uz pusotru mēnesi, bet mēs vārds pa vārdam izrunājām, ka viņai jāpaliek darbā, ka viņai ir jāpiesakās uz pozīcijām, viņa izturēja visu konkursu, viņa joprojām tur strādā. Mēs joprojām, kā saka, reizi gadā satiekamies un pārunājam, cik tas ir ļoti īstenībā arī viņu ietekmējis. Un pēc šīs manas pieredzes, es pēc pāris gadiem sapratu, un pirms gada es pati sāku 3 organizācijās darboties, jo man likās, ka man tā enerģija pietiek vēl vairāk ko dot. Un tad es sāku Mentoru Latviju darboties. Tā ir mentoru programma, kur ir jaunieši, kuriem nav vecāki, kuri dzīvo tur savus bērnu ciematos. Es sāku Motu Latviju darboties. Tas varbūt nav kā mentorings, bet tas arī ir. Tur tu esi varbūt 1 pret 30 bērniem, nevis 1 pret 1 skolās. Un Rīga Taļgrals, kas man arī bija fantastiska pieredze. Paldies Diānai par iedrošinājumu. Un tā. 3 organizācijas, kā to paspēt? Jā, tas ir mazliet uz nākotni. Tas ir man mazliet jautājums, vai to visu turpināt. Tas nav viegli, jo tomēr ir jābūt tai regularitātei, arī tomēr ik pa 2 nedēļām ir jābūt tai tikšanās reizē, tad tas nav viegli. Tur ir jāpadomā par to laiku, un varbūt kaut kādā brīžī tā gāzes maska vairāk ir jāuzliek sev nekā kādam citam. Tāpēc es noteikti neaicinu nevienu darboties 3 organizācijās, varbūt vismaz sākt ar 1. Es varbūt paņēmu tādu maksimumu, bet sākt ar 1, varbūt ar 2. Kādam tas piebilstams? Es vienīgais varu pateikt, tagad saprotu, mēs esam kolēģi ar Elīnu attiecībā uz Solsbērnu ciematu. Es nestrādāju tur kā mentors, bet mēs vairāk ieguldāmies tieši ar kiberdrošības prizmu strādājot ar bērniem. Elīnas piemērs jau parādīja to, ka ir svarīgs tas ceļš, un tas pieminētais stāsts par praktikanti, kura kļuva labāk par citiem kolēģiem, kas strādājuši ilgāk. Kā jums šķiet, cik svarīgs ir šis mentoringa atbalsts līderības attīstīšanā, un jo īpaši tiem vispotenciālākiem darbiniekiem? Līdzīgi kā mēs agrāk skolā tur parastā matemātikas stunda vai cieto riekstu klubiņš. Kunta, vai tu varētu šo pakomentēt? Noteikti. Es lasot šo jautājumu, šodien saņēmu, es esmu ļoti gatavojusies mazliet, bet galvenais nepārgatavoties. Mazliet papreparēju to jautājumu arī, un es sapratu, ka man jāfokusējas uz īpaši talantīgiem un potenciāliem cilvēkiem. Bet patiesībā vismaz mana pieredze rāda to, ka es pie mentora griezos pēc 5 gadu pieredzes esot vadītāja samatā. Un es sapratu, ka es ir riktīgi sūdīgi vadītāji. Un tad es sapratu, ka kaut kas jādara. Lietas labā, jo savādāk tas nav priekš manis. Un tad es izmācījos coachinga kursus, un tur mani saveda kopā ar Rudītu Nītgali, kas ir karjeras un izaugsmes konsultante un coach. Un es viņu devēju par savu mentoru vairākus gadus, un joprojām, kas ir ietekmējusi manu karjeru, manu izaugsmi. Bet tas notika tiešām tādā zemākajā punktā, iespējams, manā karjerā, kad es sapratu, ka man kaut kas ir jāuzlabo. Un atgriežoties šo jautājumu par īpaši talantīgiem darbiniekiem ar lielu potenciālu, es īsti neuzsvērtu to, ka jāmentorē ir cilvēki, kuriem ir īpaši liels potenciāls. Jo par vadītāju var kļūt pilnīgi kurš cilvēks, un mentors patiesībā ir tas, kas mēģina atrast to atslēdziņu, lai viņam to potenciālu attaisītu vaļā, paplašinātu redzesloku, iedot kaut kādu jaunu perspektīvu. Un tur jau ir tā māksla mentoram arī ieraudzīt šīs īpašās prasmes un talantus, arī tādiem, kuri netiek celt uz podesta ikdienā, un viņu vārds neizskan varbūt katru dienu mītingos un projektos un tā tālāk. Tā kā, protams, ka mentorings kā tāds ir pātrinājums karjeras izaugsmē, bet vai tas ir obligāti nepieciešams tādiem talantiem, es nepiekrīstu. Bet vai var atgriežoties pie tādu pavisam personīgu jautājumu? Kā tu atšķiries tagad kā vadītāja? Ko tu dari citādāk? Ko es daru citādāk? Man, es teiktu, ir darbas dota spēja lasīt cilvēkus, saprast emocijas,
Man noteikti tas pievienotā vērtība ir strateģiskā domāšana caur coachingu, tā ir mērķu uzstādīšana. Vēl lielu paplašinājumu man iedeva organizāciju struktūras Iveta Zapinas vadībā, kas ir fantastisks kurs, kur es vispār ieraudzīju organizāciju dinamiku un komandu dinamiku pilnīgi savādākā perspektīvā. Tā kā coachings iedeva vienu lielu bloku manā attīstībā un otrs organizāciju struktūras un sistēmas. Un noteikti es ieraugu lietas, ko es iepriekš neieraudzīju, nepamanīju. Jā. Cik ilgs laiks tev pagāja no tās sliktās vadītājas līdz labai? Kādi, ne jau 10 gadus varu devīt par vadītāju. Labu. Ko tu teiktu par to, kā īpaši potenciālos cilvēkus? Un tu mums pastāstīji savu versiju. Kā tu redzētu, tu arī pats mentorē, kā tu redzi, kā tos īpaši potenciālos cilvēkus, kas tev augstākā Latvijā? Jā, mums tā, kā Olga minēja, ka tas tā kā ir visiem. Mums nav tikai īpaši labiem, vai tikai tiem, kuriem, kā saka, vajag bišķiņu vairāk, kā saka, papušot, vai arī saprast, kā saka, vai tā karjera tāda pareizi. Tā kā mums, no tādas manas pieredzes, tas tā kā ir pilnīgi visiem, tas ir no day one. Tu kā sāc, tev uzreiz mentors, un tad attiecīgi kaut kādā brīdī, ejot pa tām karjeras kāpnēm, tu kļūst pa mentoru kādam citam, un tas ir principā kaut kas tāds, ko no tevis sagaida. Bet tiem īpašiem, tiem high performeriem, vai tiem, kam ir tiešām augstas ambīcijas, tur, manuprāt, tas, kas vismaz no pieredzes vairāk notiek, ir, kad arī manā gadījumā, kad tu sāc mentorēt tos tādā vairāk personalizētā veidā, tur varbūt nav tas, kas ir jānoteiks, kā saka, tam nākamajam solītim un tā, bet tie cilvēki, kā saka, ir gatavi lekt un iet un darīt. Tiem tas ir tāds individuālāks darbs, tas ir noteikti ilgāks darbs, bet, protams, pievienojas tam komentāram, ka tas nav domāts tikai tiem, kam ir augstas ambīcijas. Tas noteikti ir visiem, un parasti jau tas palīdz pat vairāk varbūt tiem, kuriem tās ambīcijas sākumā nav augstas, jo vienmēr ir visādas opcijas, vai tu vari norotēt, teiksim, to profesiju, arī, manuprāt, arī labi ir saprast, piemēram, kad varbūt tas konkrētais darbs vai karjeru kaut kas sāc, tīpaši tas universitātes, kā mums vienmēr viss pievienojās. Universitātes mēs sakam kā balta lapa, tā kā tas, ko tas iemācies, tas labi, bet tā kā tagad mēs sāksim, kā saka, un manuprāt, ir labi saprast, ka varbūt tas nav īsti priekš tevis, un tad jautājums, kā to saprot, vai tikai no tādiem feedbackiem, kas tur reizi gadā kaut kādu novērtējumu ceļā, bet, manuprāt, labāk tā ir tāda personīga pieeja, un tas, kas mums arī ir parādījies, ka tas notur visus, principā, darbinieks, gan tos, kas ir šie high performeri, tā saucamie, tā kā grib iet uz augšu un ir gatavi, jo viņiem, kā saka, vajag tādu ļoti personīgu šo pieeju, lai viņi paliktu, bet arī pārējiem, kā saka, lai viņi saprastu, kā saka, kur ir tā viņa komforta zona, ko viņi grib darīt vai ko negrib darīt. Tā kā, tas, manuprāt, beigās, ja mūsu organizācijā tas tāds teorētisks standarts, tad tagad jau tas praktiski ir aizgājis, ka katram ir tāda savu programma ar savu mentoru un arī tā frekvences, cik tu bieži tiecies, ir dažādi. Ir daži, kuriem katru nedēļu ir catch-ups, ir tādi, kur reizi mēnesī. Tas ļoti atkarīgs, bet bez tā, manuprāt, ka nevar. Tā, jo tas personāla touch ir tas, kas visiem ļoti patīk. Ir īpaši ņemot mūsu gadījumu, ka visi ir jaunieši universitātes pieredze, tad viņi uzreiz ievad tādās pareizās, un tad arī viņiem patīk. Un es zinu daudz arī, kuri gaida tos paaugstinājumus, kur, protams, dēļ karjeras, bet arī dēļ tā, ka viņi zina, ka viņi varēs būt mentori. Tur, protams, jautājums ir, kā viņus ievirzim, kas ir tas mentors, kas ir coachings un tā tālāk. Bet, ka viņiem ir tā vēle, viņi arī paši grib, ka tu man apmācini, tagad es kādam došu šo tālāk. Un tas, manuprāt, ir tas tā lielā pievienotā cilvēka vērtība, ko citādos darbinieku labumos tu nevar tam darbinieku nodrošināt. Vai tu vari pakomentēt par to, kā atrast to īsto kombināciju, kurš kuru mentorē? Ļoti labs jautājums. Mēs mainām. Mums ir noteikts modelis, bet tagad jau mēs ejam ārpus tā. Un es domāju, tas kaut kādā ziņā noteikti ir, protams, personības, ir jābūt tam, kā saka, mečam, tev ir jāuzticās vienai personai otrai. Un vislabākajā gadījumā tā persona, kas mentors, manuprāt, ir izgājis to taciņu, kur tu mēģini iet vai kur tu gribētu iet. Tā kā, ja tu atrod tādu cilvēku, tad, manuprāt, tas tā iet labāk. Bet mēs arī mainām šo kombināciju. Tā kā, nevienmēr tā ir perfekta, nevienmēr to sākumā atnāk un izdodas saprast, jo, jau sākumā to personu tik labi nepazīni, kā tu iepazīsti, tad tu vari tā kā izvēlēties. Bet, tas ir liels ieguldījums, tas ir ļoti liels laiks. Ir īpaši gan liela, gan arī maza organizācija, bet, manuprāt, tas ļoti atmaksājās. Un
tev darbinieki paliek, un darbinieki ir tā lielākā vērtība, manuprāt, kurā uzņēmumā. Es varbūt paturpināšu par to, kā atrast labu mentīvu vai mentoru. Tas ir līdzīgi, kā atrod man draugu. Tas būs man labs draugs. Tas tā nestrādā. Pirmajā klasē bērndārzā tas ir ideāli. Jā, tur mums daudz romantisma. Mums nav tas executive, ka pasaka, tu vai draudzēties. Līdz brīdim, kad jādala konfliktas vai vēl kaut. Jā, un tajā momentā tev jābūt ķīmijai, tev jābūt vērtība kaut kādai skalai. Un tajā brīdī tu saproti, vai tu kopā vari paiet lūdzi, vai tu vari paiet noskriet, varbūt bišķi vairāk no maratona. Formulas tur nav, tad tu sajūti apusē, tas ir ceļš uz abu pusēm. Jā, runājot par ceļu. Dažādība un iekļautība ir šobrīd virziens un ceļš, kas visur ir ļoti svarīgs. Vai mentorings var palīdzēt organizācijā padarīt darba vidi iekļaujošāku? Ko tu domā, Aleksandra? Viennozīmīgi, bet tur ir ļoti daudz priekšnosacījumu. Es ar savu pieredzi varbūt negāju konkrētu kursus vai akadēmijas, ka man iemācīja dzīvi. Es sanācu strādāt lielā organizācijā, kur nebija kultūra mentorings. Mēs mēģinājām paši to ieviest. Es mācījos citas disciplīnas, kā tā paša HR. Bet man sanāca tā, ka man dzīvē satiku ļoti daudz eksekutīvus ārpus Latvijas. Silīcija ielē, kad es strādāju ar starptautiskām organizācijām, un tur vienkārši no sarunām, kad tu runa par biznesu, kāds uzliek uz galdu, mums ir tādi targeti, mēs tā menedžējam reģionu, mēs tā menedžējam mūsu meitas, un tad tu aizved, tu smelēs to. Tad tu to replicē un strādā ikdienā. Un man sanāca strādāt gan ar vidēja līmeņa vadītājiem, gan augsta līmeņa eksekutīvus mēs ņēmam, gan dažāda veida. Un es tev pateikšu, vai auditorija ir svarīga kultūra. Kultūra par sevi nāk no īpašniekiem. Īpašnieki meklē C-level executives, viņi meklē vidējais, tur varbūt Olga var pakomentēt, ja viņa vairāk iesaistīt. Bet tur, kur tā praktiskā pieredze, piemēram, es nāku vairāk no aizsardzības sektora, no IT, kiberdrošības. Mums, kāpēc es iesaisties ar IGT, ļoti maz meitenes atsevišķi šai domēnā, un mēs gribētu sievietes encourage iesaistīties tieši kiberdrošībā. Un tur ir svarīgi tieši, tur ir, protams, ir kaut kāda priekšnosacījuma, vai meitene var būt, vai sieviete, tikpat zinoši, tomēr tas ir kā man world, ja? Un tad mēs liekam egzampulus, arī ar jaunu to nodibinātu Women for Cyber. Mums bija dažas talks, mēs atradām ekspertu, kas tur nolika ļoti daudzus uz lāpsni un pasaka, record the story. Bet kāpēc par to inklūzivnēs ir svarīgi? Tāpēc, ka bieži vien ņemot vērā tieši, kā sievietes vai meitenes ir mās konkrēta domēna, es nerunāju tikai par savu, bet vispār startautisku, kur mās tas genderis un inklūzivs. Sievietēm gludāk iekļauties. Viņam vajag lielāku atbalstu bieži vien tikai ar to prizmu, ka tur ir tāds, perception, tā ir moments. Es tev pārtraucu. Viņām ir grūtāk iekļauties vai viņas grūtāk iekļauj? Tieši grūtāk iekļaut, tāpēc viņam arī grūtāk iekļaut. Tas nav viss, tas ir ļoti atkarīgs no kultūras. Tur, kur ir inklūzivness, ir izliekts no augšas, no vadītājiem vai no īpašniekiem, ka jā, viņi grib ņemt to kursu, vai viņam vajadzīgi ir pārēti gan C-level līmeni, ka tev valdes locekļu vidu, jābūt kaut kādai pārētē. Tas nozīmē, ka tur ir daudz vieglāk par to runāt. Un arī daudz vieglāk gan viņas iekļaut, gan iekļauties tā. Bet, ja nav uzņēmuma no augšas kultūras, ļoti grūti panākt mentoringu vispār, ka tas mentorings ir uz galda tajā organizācijā, lai par to runātu. Šīs, es domāju, ir, mēs varbūt, es ceru, neesam Mozes, ka mums vajag 40 gadus to mainīt, es ceru, tas būs daudz ātrāk. Ir tāds trends, tas nav viegls. Es varu šeit piebilst tādu unikālu programmu, kas DNB nesen Norvēģijā tika atklāta, kurā 7 koncerna vadītājiem un 10 divīzijas direktoriem tika piesaistīti 17 mentori, kas ir no dažādām kultūrām. Viņi ir no DNB darbinieki Norvēģijā, viņi nāk no dažādām kultūrām. Un mērķis ir paplašināt tieši šim līmenim, kas ir 1., 2., 3. līmenis organizācijā, paplašināt redzes loku par kultūras dažādībām. Un arī, lai šie cilvēki no dažādām kultūrām būtu redzamāki šajos līmeņos.
Ja paskatās, kā cilvēki 1., 2., 3. līmenī ģērbjās, kā viņi izskatās, lielākoties lielās organizācijas tie ir diezgan pamanāmi un standartizēti profili. Un, tur ir vairāk skaidrs, ka to apzinātību par to, kas ir, piemēram, šajā gadījumā kultūra dažādība, ir ļoti svarīgs aspekts. Un caur šādu programmu es domāju, ka arī šis topiks, šī redzamība uz dažādību par kultūrām tiks veicināta. Tas ir viens piemērs, noteikti par dzimumiem, varbūt ir cita tēma, bet tieši par šo. Es vienkārši redzēju šo ziņu, man likās, beidzot, kaut kas no apakšas, var tikt izcelts augstāk, lai aktualizētu šo tēmu. Un tas ir noteikti shortcuts. Nekā iet uz 40 mūžus gadus. Es varbūt papildināšu, startautiskiem organizācijām, protams, vienkāršāk negadās darīt, tāpēc, ka viņi koties biržā, viņam ESG, citi reportē, un tas ir tā kā mandatāri, jau kas skatē. Šeit, varbūt mūsu reģionā Latvijā, mums ļoti daudz ko var darīt kopīgi, vienalga, kāda tā būtu community. Ja, piemēram, mēs kā pircēji vai piegādātājiem prasam, lai mūsu piegādas ķēdes tiek lieti, būtu tas paši noteikumi, kad mēs gribam paritāti parādīt, kāda jums ir struktūra, cik jums ir sadalījums. Tā kopiena spiedīs to, lai būtu lielāks inklūzijas. Mēs paši varam darīt ar savu darbību. Smaga tēma. Parunāsim par līderību un mentoringu. Kāds ir jūsu pašu kā mentora, kā līderu stils? Šo es gribu katram no jums uzdot jautājumu. Es varbūt varētu sākt. Man vairāk ir tas atbalstošais. Man īstenībā ļoti patīk atklāt tās pērles. Es arī esmu no tiem cilvēkiem, kuri ļoti izjūt cilvēkus. Un man patīk sajust tam cilvēkam tās viņa vājās vietas un nedaudz izcelt viņas, par kurām viņi baidās un iedrošināt viņus. Un man ļoti patīk pēc tam skatīties, kā tas dzīvē pēc tam tālāk notiek. Un nereti notiek tiešām lieli brīnumi. Kad pašai reizēm pārsteigums. Varbūt man pašai tāda viena pieredze arī bija viena kolēģe, ar kuru bija kaut kā galīgi negāja. Mēs vēl tur tieši arī kolektīvā runājām, kad laikam ir jāšķirās. Galīgi nav. Tur acis nedeg, nekas nenotiek un nekas neiet uz priekšu. Un tad es domāju, es paspēlēšos nedaudz, paskatīšos. Un beigās es teiktu, tā meitene man aizšāvās jau garām. Tas, protams, bija kaut kāds varbūt gads, bet bija tik forši prieks skatīties. Tas, kā varbūt es arī darbojos, un noteikti arī pārējie visi mentori, man ļoti patīk, ja tas mentorējumais īstenībā pēc tam kļūst labāks par mani. Tā ir tā foršākā lieta, ka nevis tikai es, bet man patīk ievirzīt to, ka es redzu, ka viņš var sasniegt kaut ko pat vairāk, ka viņš ir tās drosmīgāks kļūst arī. Un, tās varbūt ir tās lietiņas, par kurām es visvairāk priecājos un kas, man liekas, arī man tīri labi padodās. Bet ko viņi izdarīja? Mēs sākām par sarunām, mēs sākām par jautājumiem. Tātad, vai ir kaut kāds tomēr topiks un lieta, kas viņai ļoti patīk no tām lietām, kas viņai šobrīd ir uz galda? Mēs atradām vienu to lietu, un es viņai palīdzēju, tās ir coachinga metodas, palīdzēju viņai tajā jautājumā ieiet ļoti dziļi, jo tur bija arī bailes par to, ka tur lielā vadība viņu nenovērtē, palīdzēja sagatavoties uz tām sanāksmēm, lai viņi labāk tur performētu, pēc tām sanāksmēm devu atgriezenisko saiti, un beigās viņa bija ļoti labs eksperts tieši tajā jautājumā. Un tas bija tā prieks skatīties, ka viņa arvien labāk un labāk kļuva. Tad, principā, ar tavu palīdzību viņa iespecializējās konkrētā nišā un kā par to? Jā. Super, vai foršs stāsts. Aleksandr, kāds ir tavs stils? Mans stils ir līdzīgi, ka menedžmentu man ir adaptīvs. Ir dažādas situācijas, dažādi cilvēki. Tas ir līdzīgi viena lieta, kad ir forši kruīza kuģis un viss ir labi. Mēs sākam lūdzu izkopiet ārā, piestājam Rīgā, nāciet paskatīties uz skaistu pilsētē. Otrs, kad kur oranžais brīdinājums un kaut kāds gribas, tur nestrādās demokratiskais. Tur vajag importēt, vajag rīkoties, tur ir krīzes situācija. Manā gadījumā, protams, ir jāsaprot mentī. Tas ir līdzīgi, kā es teicu, par draugu, vai tā draudzība var kaut kā izaugt, ir attiecības starp mentoru un mentī. Un šeit ir ļoti atkarīgs no stila, kāds ir mentī. Man sanāk adaptīvs tieši, tāpēc, ka tie cilvēki ir dažādi maturity, bet maturity to, ko viņi vēlas.
Un tad, ja vienam, piemēram, cilvēkam sanāk skaidrot, vai tas, tad, piemēram, kā Elīna minēja, un tā, un adaptīties, un piedāvāt, ja tā ir tā forma, ka cilvēks ir pieradis, tas ir pēc individs. Tad otrām, kurš varbūt auga vai mācījās, vai strādā organizācijā, kur vairāk tā kā imperatīva struktūra, jo tā ir tur, negluži armija vai tā, tur nestrādās, vai tu vēlētos. Tur ir assignment vai task, vai tu pastāsti savu pieredzi, ka tu replicē viņu. Man ļoti adaptīvs, es šeit spiest biju iemācīties pielāgoties situācijām un cilvēkiem, lai panāktu to sinerģiju, ko vēlās, vai ko viņam būtu svarīgi, manuprāt, būdams ar varbūt kaut kādu lielāku pieredzi, konkrētu disciplīnu, visas. Jā, Raini, Gunta? Jā, manā gadījumā būs atbalstošais vairāk, jo tas arī tā vairāk realizējies. Tas ir arī tāds gandrīz pat izteikts jau topiks, ko es jau tā kā jūtu, kurā pusē tas parasti arī iet, jo viens ir praktiski tās tehniskās zināšanas, un tad tās tā komunikācijas spēja, un tad tie praktiskie piemēri, un ko mēs tur darām, ir tur braucot kopā pie klientiem, tur rādot un pēc tam reflektējot un vispārējais. Tā ir tā kā gandrīz tāda ikdiena, to varbūt nevienmēr tādā veidā formalizējot, bet tas arī tas vairāk ir jātā saprast, kas ir tā sāpe, vai kas ir tas, no kā tā kā mazliet varbūt raustās vai baidās, kas ir pilnīgi normāli katram uz tā, un tad attiecīgi jāsaprast, kāds tu vari to parādīt, nokomunicēt, aizbraukt varbūt līdzi. Tas, protams, atkarībā no iespējām, bet mums tas ir ļoti, ļoti konkrētā līmenī parādās, ļoti konkrētas problēmas, tev, tā kā mēs ar viņus tādā veidā arī atbalstoši mēģinam risināt ar jauniešiem. Es sevi dēvēju par kreatīvu vadītāju ar holistisku pieeju. Droši vien tas arī ir tas mans mentora stils, kuru arī iespējams tie menti ir pamanījuši. Mūsu sadarbība ir likumsakarīga. Nav likumsakarīga. Jebkurā gadījumā es kaut kā magnētiski pievelku tādus cilvēkus, kuriem vajadzētu šo te sfēru varbūt attīstīt un ieraudzīt to potenciālu kreativitātei, jo vadot savu komandu, izmantoju gan bilžu kartiņas, jautājumu kartiņas, improvizācijas teātra tehnikas un vizuālos un dziesmas un video un bildes un visu kaut ko mēs darām iekš komandas, un šo te pieredzi es varu arī iedot saviem mentī. Un diezgan lieliski sanāk, jo nenoliekšu, ka ļoti daudzi jaunie vadītāji, es aizmirsu piebilst, ka man patīk mentorēt tieši jaunus vadītājus. Jauni vadītāji nāk kā eksperti savā jomā no komandām, un viņi ir eksperti, bet viņiem vajag attīstīt šīs cilvēku prasmes, cilvēku vadības prasmes un soft skills un kaut kādas lietas, kurā viņi pilnīgā diskomfortā ir. Un, bieži vien mēs gandrīz tā sesija ir tāda paspēlēšanās ar dažādiem rīkiem. Es saklausīju to dziedāšanu. Kas tur jums notiek? Dziedāšana, mūzika vai audio formāts. Viena no lietām, es tā kā varētu arī teikt, ka es mentorēju savu komandu kā grupu. Un vienā garlaicīgā pavasara periodā mēs izdomājām, katram no komandas jāizdomā kāds mini icebreakers. Un tēma pilnīgi brīva, un katru piekdienu katrs vadīja šo te icebreakeri. Ja? Viena bija tur jāuzmina kaut kādas dziesmas, otrs bija 5 minūšu sēžamā joga. Un visādi foto challenge par rudens skaistajām vietām. Un tas, kreativitātei nav nekāda robeža, un es to arī izmantoju savā komandā. Vai tas ir audio, video vai jebkāda cita kreatīva metode. Labi, es tev nelikšu mierā. Cik vispār svarīgs ir radošums mentoringā? Es domāju, ka viss tas process ir diezgan radošs, jo no coachinga es paņēmu šo te baltās lapas principu, kad es ierodos uz sarunu bez ekspektācijām, kā balta lapa. Un tad jau tur tas viss veidojās, tā visa māksla. Un, tā tāda sinhronizācija. Un,
kreativitāte ir nenoteiktība, kas nozīmē, ka vismaz man ir viegli būt nenoteiktībā, es diezgan viegli pakļaujos izmaiņām un adaptējos, un man vienkārši kā dzejniekam vai kā kaut kādam mūziķim rodās dziesmas un dzejoļi, tā man rodās uzreiz hops, šito es uzreiz implementēšu komandā vai patestēšu. Piemēram, viena lieta no improvizācijas bija, kas vienā rītā, un piekdienas rītā ir mītings ar komandu, un nodosim viens otram dāvanu, digitālā vidē. Visi redz klucīšus ar bildēm, piemēram, ja. Es nošēroju savu skrīnu, es saku, tagad no augšas, lūdzu, nododiet savu labo enerģiju dāvanu otram. Un tas bija interesanti vērot, kā viņi no ekrāna uz ekrānu, un nesaprot, uz kuru pusi jādod tā dāvaniņa, cits sirsniņa, cits ābolu, cits, un tā tas viss aiziet. Pirmais jautājums, vai jūs gribat kaut ko kreatīvu? Man ir ideja. Viss saka, nē. Un pēc tam, kad tā enerģija riktīgi uzšauta gaisā šo tie šķietami vienkārši uzdevumu, ir ļoti liela gandarījuma sajūta. Tā kreativitāte, tas, kas ir šķērslis, ir baidīties riskēt, viņas pielietot, es domāju. Bet tad, kad kāds saka, nē, nevajag, tad es tieši otrādā. Es viņam un daru. Kā šis ir, jūs visi pārstāv tāds nopietnas organizācijas? Banka, ražošana, konsultācijas, kiberdrošība. Cik tur var atļauties radoši izpausties? Es uz tevi, Aleksandrs, skatos šobrīd. Tu zini, kā tur, kā es saku, runājam ar vienu no vadošiem inovācijas ekspertiem pasaulē. Arī uz Latviju ir braucis, tāds ir Šulnorstrom, un ir arī vēl daži zviedri. Viņi pasniedz kreativitāti, viņi profesionāli kursi paliek, un viņi saka, ka viņi paliek tādi ļoti, kā saka, bailīgi, kad pieteikums nāk no organizācijām, ka, piemēram, strādā ar atomu reaktoriem, vai tiešām viņam vajag inovācijas tiem vadītājiem. Tad vajag daudz paināt. Protams, mūsu industrija viņam vairāk ir ierobežoša, bet tā paša laika, ja skatīties uz kādiem principiem, tu esi formalizējis par kaut kādiem normatīviem aktiem, no compliance, no RISF. Bet, ja mēs skatāmies uz kiberdrošību, kā notiek uzbrukumu aizsardzība, tur ir tik daudz kreativitātes, kā pārņemt uzņēmumu, pārņemt e-kantu, pārņemt aplikāciju, pārņemt endpointu, un arī cik tu esi kreatīvs. Piemēram, daļa cilvēki, kas pieņemsim pie mums strādā, tur ir tikai viens rāmats. Tur ir ētika, SLA, par ko tu vienojies, un jā, tev ir uzdevums pārņemt organizāciju SIA vai akciju sabiedrība, tājās robežas, par ko viņi maksā tev, un tur tikai reiz nekrietēt izložas. Tur nevajag diktēt. Viņi vienā brīdī tā jau motivācija, ka viņi pat neprasīs algu, tāpēc, ka viņi pateiks to, kas viņam ir prešana un kā es to izdaru. Līdz ar to tur es piekritīšu, ka varbūt balta lapa ir viens, ja nav ekspektācijas, manā gadījumā bieži vien ir ļoti atkarīgs no maturity, kāds ir mentī, jo bieži vien jau augstāka maturity vai pieredze, tā nāk ar ekspektācijām. Un tas uzliek, un tad tālāk tikai ir jautājums, kāds būs tas paņēmiens no punkta A, aiziet uz punktu B. Un tur var būt ļoti daudz kreativitātes, kas ir akceptējami savā stāvā. Es varu paturpināt. Šobrīd darbojos ražošanas uzņēmumā, ģimenes uzņēmumā, un tātad no ražošanā pašā, tur, protams, kreativitātei diezgan mazas iespējas. Tur ir iekārtas, tur ir visam jābūt drošam un tam līdzīgi, bet birojā, tur mēs varam ļoti spēlēties. Un tas, man liekas, bija pirms nepilna gada, kad arī mēs bijām iestrēguši ar vienu jautājumu, un es pirms tam biju apmeklējusi Elīnas Miķelsonas to dizainu domāšanu, visu tos kreativitātes mācības, un es teicu, ok, mēs atbraucām tieši te uz Balcijas telpām, paņēmām telpu, lai būtu ārpus biroja, apsēdāmies visi, un es saku, aizmirstam visu, ko mēs šobrīd par šo lietu zinām, un vienkārši metam visu iekšā, metam visas idejas, visu. Nav teikts, ka tur beigās baigi daudz, kas no tā iznāca ārā, kaut kas jau sanāca, bet tas bija tik forši, ka īstenībā cilvēki atverās ar to, un man liekas, tas radošums ir tas, kas mums visvairāk pietrūkst ikdienā, jo mēs diezgan tā pareizi domājam, pareizi visu darām, bet mūsos visos viņš iekšēji ir.
Un man ļoti patīk par to balto lapu. Un, vispār tas, man liekas, ir ļoti jāattīsta, un tas ļoti ir jādara. Un visādi šīs spēlītes, kas izsit no tā visa ārā, tas nāk tikai par labu. Bet mazliet vēl par radošo viena lieta, mana mentī tieši no Rīga Tegrals mani uzaicināja uz gleznošanas meistarklasi kā pateicību par visu. Un man arī, es vispār nemāku zīmēt. Man zīmēšana ir, man vizuālā māksla skolā bija priekšmets, no kuras beigus vairāk. Jo, ja man visur pārējos ļoti labi sanāca, tur man tiešām nesanāca. Un arī pirmais man tā, es gribu teikt nē, es teicu jā, jo ir jākāp no tā komforta ārā. Un tas bija tik fantastiski, un īstenībā man ļoti labi sanāca. Bija labs mentors. Tur bija tieši tā, jo viņa arī, kad iejot iekšā, es biju ļoti nobijusies. Viņa teica, es tur rādīju to zīmējumu, viņa teica, šitais tā ļoti labi sanāks. Un tā, to mēs arī to izdarījām. Un tiešām ļoti skaists lavandas. Ejiet zīmēt un attīstiet, bet nevis attīstiet, bet beriet vaļā to radošumu. Jā, tā drīzāk jāsaka. Ja mēs atgriežamies pie līderības un mentoringa un tā stila, kā jums šķiet, kā jūsu pašu mentora līderības stils ietekmē jūsu mentorējumu? Sāc. Man liekas, ka ļoti ietekmē, jā. Tas varbūt vēlreiz mazliet to jautājumu. Jā, kā tādu lietu pati aizmirsu, kā tavs mentorība un līderības stils ietekmē tavu mentorējumu? Jā. Un tālāk man vajag papildu jautājums par to, cik svarīgs ir uzņēmumam, lai viņi to īsto mentorējumu ar īsto stilu, ne īsto mentoru ar īsto stilu pielikt pie īstā mentorējumā. Uzņēmumu vadību vērtībām. Tur ir ļoti jābūt tam mačam, vai kā to latviski, lai pasaka tai vienotajai lietai, lai tās enerģijas sakrīt, lai vispār tas skatījums uz dzīvi sakrīt. Protams, to var arī, ja piemēram, tā pašam ir ļoti augsta enerģija, bet tam mentī varbūt ir zema, tu vari viņu virzīt, bet tu nevari arī viņu tur baigi laust. Un man laikam līdz šim diezgan ir paveicies ar tiem cilvēkiem, kas man pretī ir tā kā bijuši. Bet es domāju, ka tam ir liela nozīme, un es pieļauju, man vēl nav tā sanācis, kad nav sanācis. Bet es pieļauju, ka arī tāda pieredze ir, un tāda pieredze arī visticamāk ir vajadzīga. Raivi, man gribas, lai tu paturpini, ka tu nezini, kāda ir dzīve bez mentoringa. Jā, es varu paturpināt. Mums ir bijuši daudz piemēru, kad nesanāk. Un tas galvenokārt ir, sākumā, kā saka, tev kāds tiek alocēts vai piešķirts, un tad tu tā kā draudzējies, vai tev vajadzētu draudzēties, bet tā draudzība bieži vien nesanāk. Un mums ir arī tādi bieži ekstremāli gadījumi, ka tas notlīdz principā exitam, jo sanāk, ka tas viss process paliek tik smagnējoši, un tad, manuprāt, ka nevienai pusē vairs tam interesanti, un rezultātā arī uzņēmumam tas galīgi nav izdevīgi, jo tas mentors, viņš tāds kāds apgrūtināts, viņu var justies, un tas mentī, kas iespējams nav gājis šādam procesam cauri, varbūt vēl to konceptu viņam, kāds ir piemirsis, iespējams pastāstīt viņam, vai kāds, kad ārprāts, tā kā es atnāku uz darbu, man vēl šitam jāiet cauri, un tad nav, un tad ir ļoti svarīgi, jā, kad vai personāla daļa vai kāds cits, vai paši laicīgi saprot, ka nav, un tad varbūt iemainam. Tā kā, manuprāt, tā arī nav nekāda problēma laicīgi saprast, ka nav ok, tad vienkārši samainīt, jo mums ir bijuši arī exiti tādā gadījumā. Un to arī var saprast, jo arī ņemot iepriekšējo jautājumu, tas fun faktors ir tā kreativitāte. Mums arī konsultācijās un strādājot ar klientiem, mēs tur nevaram būt super kreatīvi. Galīgi nē, bet ofisā un tajā atmosfērā un tajā neformālajā daļā un arī šajā procesā, tas, man liekas, tas, ko pat daudz sagaida, ka tas arī ir tāds, ka tas ir forši, ka viņi no tā iegūs, ka tas nav tikai kaut kas tāds, ko tev ir jādara, un kad arī tās personas pēc tam arī ir draugi, teiksim tā. Varbūt tu no galvas zini, cik ir bijis maksimālais skaits, ka cilvēki ir nomainījuši mentoru? Maksimālais skaits. Mums vēl ir varbūt tāda specifika, ka dažreiz tas tiek mainīts tad, ja tu tā kā pāraudz, kas varbūt nevienmēr ir pareizi, bet, teiksim tā, ka tev ir kaut kāds tur karjeras džams vai ne, un tev vajag kāda tāda lielāka pieredze, tad, protams, mentorējumu skaits arī samazinās, bet tādā vienā līmenī ir kaut kāds pāris reizes bijis, kad maina līdz atrod vai maina līdz neatrod. Arī tā. Alisam, tu vienā brīdī gribēji runāt, es tevi pārtraucu, vai tu atceries, par ko tas bija? Nē, es vienkārši domāju, vai vajag paturpināt to tēmu vai nē, jo man liekas, ka tā kā ir kaut kāda statistika, kādam kad nesanāk vai sanāk, tas ir laikam atkarīgs tikai no individuāla iesaistes un pieredzes, cik daudz bija mentī dzīve.
Jo tā kā nesanāk, tas ir tikai normāli. Nesanāk ar draugiem bērnībā, tad ir viens best friends, otrs nesanāk ar darbadē, vai diemžēl nesanāk citreiz ar vīru vai sievu. Jo tas ir plūstoši, kā arī ar tā ir dzīve. Ja mainas vērtības kā individu, mainas mērķi, mainas cik tu esi sinhrons, ko tu noiet. Un svarīgi, ka katrs mentī, lai tu kaut ko paņem no tā, ja? Ka tev ir mācība. Jo normālā veida no tā procesa ieguvēji ir abi divi. Daudz iemeslu. Es varētu vienu lietu papildināt, kas man liekas ir svarīgi, varbūt arī, ka tie mentī, vai nu viņi iet kaut kādā supervīzijā, vai viņi ar citiem mentoriem arī padalās ar tām savām sajūtām, ar tām savu kaut kādām situācijām. Es pati apmeklēju 3. gadu supervīziju, un reizēm tās ir kaut kādas darba lietas, ko mēs runājam, bet reizēm arī par mentoru lietām, ka tur ir kaut kāds sastrēgums kaut kādā jautājumā, tu netiec uz priekšu, un kad kāds cits no malas var nedaudz palīdzēt. Līdzīgi kā vadītājs ir ļoti vientuļš, arī mentors galā sāk ļoti vientuļš. Kā mentoriem pašiem dabūt savu atbalstu? Kā mentors mentorē mentorējumu, mentoru citu? Jā, varbūt es pakomentēšu ar to pieredzi, kas ar Dianu nāk. Es iesaisties Rīga Degela, kam 3 sezonas vai 4 es biju. Un tad, tur, protams, ka tur arī ir dažādi pieredze, meitenes, sievietes, kuram katrai ir sava industrija vai vajadzības, kur viņa meklē. Es jau neesmu eksperts visu. Man ir noteiktas disciplīnas, kur man ir pieredze, kur es varu dalīties. Tad Diana vienu brīdi prasa, klausies, tad tu vari paņemt arī mentoru no mūsu programmas, cits mentors. Tāds kā tu, tikai cits, viņš meklē tikai senioru mentoru. Un tas ir vīrietis. Es saku, varši, jo varši tas ir Rīga Degela. Tikai sievietes. Es saku, ko meklē tas cilvēks? Viņš saka, meklē viņš kaut ko, lai būtu ar lielāku pieredzi savā ziņā. Es saku, izklausās, ka tā kā varētu būt mērķi, kaut kāda man pieredze ir. Un tad es satikos ar to cilvēku, un tad es prasu, kādas ir ekspektācijas? Viņš saka, apmēram es tā, ka gribētu, un es paskaties tavu profilu, ja tikai ieteicu tevi, paskaties tur LinkedIn, mēģināju kaut ko atrast, cik publiski ir pieejams. Man būtu tādas vajadzības. Es tā konkrēti nezinu to vai to, bet es esmu tā dzīves posma, kur es esmu, un sapratu, ka man vajag kaut kādu advice. Es saku, ar vienu lietu, ko es noteikti varu palīdzēt, nofokusēties, ko tu vēlies. Tu pats saproti, ko tu vēlies. Un tad mums sakas viena sāruna, tad mēs forši tiekamies vēl pēc kaut kāda laika. Jau otrā sāruna, neviens jau nezinu, vai mēs noiesim tur 100 metrus vai kilometrus. Tad vienākamā saruna, tad jau, protams, ka tā līnija, vai es esmu mentors vai kaut kur coach, viņa palika būret, ja vajadzēja konkrētas taktiskas lietas pie konkrētiem uzdevumiem iedot padomu. Tad kaut kādu brīdi cilvēks saka, man liekas, ka es zinu, ko es vēlos. Es gribētu pamainīt nedaudz virzienu, es gribētu pārvākties uz citu valsti, strādāt mākslas kompānijā, man interesē tās. Es saku, tad tev ir jādara aktīvi tādas un tādas. Tad mēs varam pie tā pastrādāt kaut kādu laiku, un cik tā ir programma jau vai vēlāk. Skaidrs, programma beidzas, cilvēks ir vēl aizskatājis. Ja? Un tad sanāca tā, ka mums ir sesija bija nozīmēta pēc nedēļas vai 2, sazvanamies, sasinhronizējamies, kas ir aktuāls. Un tad bija tā, ka man raksta WhatsApp vakara klausies, man vakar ir zvans ar maniem exekutīviem, vai arī padomu, ko man vajadzētu prezentēt, vai uz ko likt fokusu, ņemt vērā, kas man ir saka, es atradīšu laiku. Tad beigās, ka beidzas programma, mēs tad nedaudz aizkavējamies, un tad kaut kādu septembrī viņš man raksta tas cilvēks, un saka, forši, es esmu Amerikā, es ieņemtu pozīciju, es atbildu paldies, no liels palikums Amerikā. Braukt ciemos. Kaut kā tā, atceries stāstu. Skaidrs, ka, piemēram, man pašam, es varbūt neju katra programma un profesionāli, es atbalstu atsevišķas kopienas līdzīgi kā šeit. Es redzu vērtību tām, kas kaut ko meklē atbildes, grib to pieredzi. Bet tā paša laikā, man laikam tā necaur formālu, un arī ir savi mentori. Kaut kāda ziņa, man ir cilvēks, 2 pat, pie kuriem es zinu, es varu piezvanīt vai atrakstīt ar citu pieredzi, ar lielāku maturity, vienkārši parunāt, pats ir tēma. Man pat nav konkrēta case, tas nav coaching. Vienkārši paskatīties uz kādu no dzīves, jo viņi izgāja kaut ko. Bet tādā ziņā, protams, kaut kādā, kad tu esi vadītājs, tu esi Londona top. Tu esi viens, tu esi vadītājs, bet jebkuram cilvēkam ir vajadzīgs kaut kāds uzticamais
ar ko padalīties, vai ko smēlēties, vai ko apstāties. Bet jo vecāki mēs kļūstam ar vecāku, jo grūtāk, reiz Anda, tu, ko tu teici, to draudzību, kā bērnodārsā ieviest. Mēs pēc noklusējam, diemžēl, ar savu exekutīvu pieredzi nekam neuzticamies. Mēs būdami, mana domēna aizsardzība, mums atlūta, mēs mācām, ka mums ir zero trāst, pēc noklusējam, mēs neticam, nezvanam, neapastam, bet uzticamība ir super svarīga, ka tu noliec, ka viņi izvēl. Es tā tu nevari. Strādāt organizācijā, ne kopienā, ne arī tās attiecības. Tad man pieredze ir ar to neņem. Jā. Saka. Par to vietulību arī ir tāds brainstormings galvā. Tas ir stāvoklis, ko es sev piedēvēju vai pieņemu, kas esmu vientuļa. Vai, tā ir tā mana izvēle būt vientuļai vai otrādāk. Es izvēlos būt tajā cilvēku lokā un ar savu komandu, ar savu vadības komandu un nejusties vientuļi. Un es kaut kā esmu tā secinājis, ka patiesībā tas ir diezgan tāds klišejisks, varbūt viedoklis par to, ka vadītāji vai mentori ir vientuļi. Tā ir izvēle manā skatījumā. Un es jau vairākus gadus absolūti nejūtos vientuļa. Tas ir jautājums, kāda šī uzticība, kādas attiecības man ir izveidotas komandā. Viņi ir mani mentori patiesībā arī, jo es arī nodarbojos ar, vienreiz gadā mums ir apgrieztais mentorings, kur komanda mani uzaicina, katrs individs mani uzaicina uz sarunu, un viņi ir sarunas vadītāji, un viņi vēl kārā no manis dažādu gan informāciju, gan arī coachu patiesībā, un es par viņiem uzzinu, viņi par mani. Un es piekritīšu, ka arī par to kontaktu loku, cik plaši es eju un izveidoju šīs sadarbības vai cilvēkus, ar kuriem tiešām izveidojas labs kontakts. Es varu pie viņiem griezties, lai es nebūtu vientuļa. Paldies, Olga, tev! Man ļoti patīk, es vienā arī pasākumā dzirdēju, ka augstākā līmeņa ir tiešām Latvijas top līmeņa vadītāji. Viņi arī jutās kaut kādā brīdī vientuļi, un viņi izveidoja savu mentoringu klubu. Un tas nav nekāds oficiāls klubs, bet tas tāds neoficiāls. Viņiem tur ir, kad viņi tur reiz 2 mēnešos vai 3 tiekās, un tad arī viens otru atbalsta, viens otru tā kā, nezinu, mentorē vai atbalsta, drīzāk tā būtu jāsaka. Bet vēl man ļoti arī patīk, es reiz dzirdēju, ko es vēl neesmu izmantojis, bet es esmu ceļā uz to, ka mēs paskatāmies tur, nezinu, LinkedInā vai vispār kaut kur dzīvē, mēs redzam kādu cilvēku vai 3 cilvēkus, kuri mums ļoti patīk, kā viņi darbojās. Tad aicinām viņus, uzrunājam viņus. Iespējams, viņi atteiks, bet iespējams, viņi neatteiks. Un tā kā pamācīties no viņiem. Un īstenībā mums Latvijā, man liekas, tā ir tāda fantastiska iespēja, kad mēs esam it kā mazi, bet tā pašā laikā ļoti forši un atsaucīgi. Un tādā veidā mēs varam dabūt atbalstu. Redzot, kā kāds ar kaut ko tiek galā, arī mēs pēc tam varam labāk tikt ar to galā. Visiem garšo kafiju. Jā, tā kā mēs jau bijām uz kafiju, jā. Tieši tā. Diana, man jau skar, ka mēs esam aizgājušies. Mums ir laiks pēdējai tēmai par mītiem jāstāv nākamajai reizei. Es domāju, mīti, un tad mēs iedosim arī kādu auditoriju, kāds jautājums. Gatavu mikrofonu. Tad sarunāts. Jā, mentorings un mīti. Ko jūs esat dzirdējuši? Kas teica spilgtākie mīti par mentoringu? Varbūt jums uzreiz ir arī tāds attaisnojums, ka tā nav. Varbūt tas, ko es tikko teicu, ka mentorings notiek tikai kādā oficiālā mentoringa programmā. Tas būtu tāds pirmais mīts, jā. Tā nav. Kā mēs zinām, tā nav. Es varu paturpināt, mums uzņēmumā daudz, kas pievienojās, tiem liekas, ka tas ir respektīvi tas, kas tiek piedāvāts, bet ka tas vispār nestrādā, mums nav vajadzīgs, jo tāpat cietīšos, tāpat būs forši, tāpat viss notiksies, bet tā galīgi nav. Tas ļoti palīdz un bez tā ir tiešām grūti. Gan uzņēmumu, gan arī pašam, kas pievienojās. Man liekas, 2 lietas uzlikšu uz galda, varbūt ar savu pieredzi, kur jau nav pieredzes ar mentoriem, bet tad ir 2 spilgtīgi piemēri. Ir kopums ar cilvēkiem, kuriem liekas, ka tas ir ļoti standartizēts, formalizēts, bez mazliet kā darba līgums process, kur tev ir atbildība un pienākumi, un tas ir liels mīts. Jā, kad tu vai ej ar kaut kādiem kursiem vai ne, tu atskaities, vai tu esi mentors, kas ieinteresēts palīdzēt tam cilvēkam. Otrais, kurus saskaros tieši vairāk jau varbūt juniorāki cilvēki, arī gados, viņam liekas, ka mentorship tas ir kā reiz vairāk tikai employment. Jā, viņi piesakās,
varbūt jūs palīdzēsiet, es savā transformācijā meklēju darbu. Jūs taču visus pazīstat. Jums ir uzņēmums. Man ir tādas kvalitātes, tas arī ir mīts. Tas nav rekrutēšanas kompānija. Mentors būs gatavs palīdzēt. Ir divi izteikti, ko es varbūt varu saimkumulēt par 5 gadiem. Atkarīgs, ja nav pieredzes mentoriem, tad ir dažādas ekspektācijas vai rigidācijas. Gunte, es redzēju, tu bija pildstēlplās pierakstīts. Jā, es jau kādus piemērus jau par to kultūras dažādību, kad obligāti mentoram jābūt ar lielu pieredzi un zināšanām, ka patiesībā mentors arī var būt darbinieks 6. līmenī un mentorēt arī CEO, piemēram, par kādos jautājumos vai konkrētā tēmā. Tas ir viens un otrs. Man bija pieredze arī mentoriem akadēmijas ietveros mentorēt ārējo mentī, no citas organizācijas nepazīstamu cilvēku. Un, jā, tas mīts ir, ka jābūt iekšā organizācijas jāzina tā sfēra, jo mans diskomforts un manas bailes bija saistīts ar to, ko es varēšu mentorēt. Un vēl pie tam tas mentī bija no augstāka līmeņa un citas sfēras. Patiesībā mēs dīlojam ar diezgan līdzīgām problēmām, jautājumiem, situācijas diezgan līdzīgas. Un beigās jau šis process bija jēgprots un vērtīgs abām pusēm arī. Un es sapratu, ka nav jābūt obligāti no tās pašas sfēras. Drīkst otru jautājumu, Gunte, kas ir darbinieks 6. līmenī? Es runāju par lielu banku. Pirmais ir augstākais, 6. ir savām. Viens mīts nāk prātā, ka mentorings ir viena veida virzienā, kad mentors dod tikai mentī, bet īstenībā jau tā ir divvirziena kustība, un es kā mentors varbūt reizēm pat iegūstu vairāk no tā mentorējuma, atrodu visādas lietas, ko manī īstenībā vēl vajag uzlabot, vai kas man nav īstenībā vēl kārtībā. Un tas ir divvirziena, tas ir apusēji. Super, labi, atdodam Diānai mikrofonu, viņa mūs ne. Jā, paldies. Varbūt kādam ir jautājums mūsu burvīgajam panelim? Izmantojam šo iespēju. Jā, super. Es iedošu mikrofonu. Tā. Paldies. Man bija iekšējais brainstormings un radās ļoti daudz dažādu jautājumu. Es domāju, kur jautājums varētu uzdot. Un es uzdošu jautājumu, man liekas, Raivi, tas varbūt vairāk atrisēts tev. Tev arī savā ziņā strādā kā ražojošs uzņēmums. Jums ir mentoringa programma, un tie cilvēki, kas ienāk iekšā, ļoti daudziem nav pieredzes, kas ir mentorships. Un tu tieši minēji to, ka daudz uzskata kā pienākumu. Kā tad iedrošināt tos cilvēkus, vai kā radīt viņiem to interesi par to mentorship, jo viņi kaut ko ir dzirdējuši? Viņiem liekas, tas jau tikai slaidos. Es nezinu, pie kura pieteikties, un kā iedzīvināt to, vai kā iedrošināt tos cilvēkus? Jā, tas labs jautājums. Slaidi mums arī ir, diemžēl vai par laimi. Kādi 3 vai 4, lai vispār saprast, par ko iet runa. Tā sākotnējā iedalīšana notiek no personāla daļas, bet mūsu slaidos iekšā arī, kas arī labi strādā, tāda praktiski piemēra, ka kur kāds atnāca un pat lielākoties tas ir, ja tu atnāc no citas, varbūt industrijas, vai pēkšņi maina arī sāc no sākuma. Īstenībā kā tas konkrētiem darbiniekam palīdzēja, un tas konkrētais darbinieks nereti ir tādā pozīcijā, ka viņš arī īstenībā būtu tas tavs mentors, un tad jau tajā brīdī rodas kaut kāds mečs. Tā kā mēs principā mēģinām rādīt, kā tas reāli strādā, mēģinām iet tālāk no tā, ka tas ir super formāli un ka visiem tas ir vienāds, bet ar kaut kādiem 2-3 slaidiem, jā. Es varu uz mikrofonu. Bet tev arī ir liela organizācija, un kā izsakot visiem tiem cilvēkiem, kas atnāk, kāda ir maiņa diezgan liela, un vai jūs visiem piedāvājat mentorshipu, vai kaut kādā, jau sākot kaut kādas tur gradācijas, amatgradācijas? Visiem. Pilnīgi visiem no paša sākuma, arī praktikantiem. Okay. Un tad kā jūs to nodrošināt vienkārši organizācijā? Kurš par to atbild? Galvenokārt par to atbild personāla daļa, bet mums varbūt tas ir sadalīts tādā nosacītā hierarhijā, kad attiecīgi es nav tā, ka es teiksim visiem savā departamentā esmu mentors, un tur mums ir līdz konkrētam attiecīgi līmenim, kad tev jau tās soft skilli arī ir arī tie tehniskie skilli, tad tu tā kā
kļūsti par mentoru, ja tu tam neiebilst kā darbinieks, kas ir tur mid-level vadītājs, un tad tu attiecīgi pieskati tos jaunākos, un tad attiecīgi tos mid-level vadītājs, tad tie, teiksim, ir mani tādi mentī. Paldies, es tagad šaparināties. Jā, mums tāda pēc tam ir networking daļa, kur mēs varam izmantot iespēju parunāt tuvāk un uzzināt vairāk. Jautājums ļoti labi. Sākšu ar to, ar ko jūs beidzāt. Kas mentorē jūsu valdi? Katram ir savs teikt. Tā kā man arī ir, es neteiktu, ka tie man ir varbūt mentori, bet tās ir arī personas, kā kolēģis minēja, kurām var satikties. Un, teiksim, man personīgi labāk strādāt tās personas, kas nav no manas industrijas. Teiksim, tā, tie ir tā kā arī augsta līmeņa vai vēl lielāku uzņēmumu vadītāji, bet ne no manas industrijas. Kur tas iziet no tā formālā rāmīša jūsu uzņēmumā? Top level vadītāji mūsu uzņēmumā iziet no rāmīša. Kur jūs ārpus organizācijas dabūjat tos mentori? Kur jūs arī atvedat? Tie ir kaut kādā ziņā klienti, varbūt arī, kas tev kaut kādā ziņā ir draugi vai kaut kādā brīdī, tā kā tie ir jau tev tā kā draugi vai paziņas, un kad ir kaut kāds kopējs ārpus darba aktivitātes, un tajās arī pārunā, vai tas ir kaut kāds katram savs sports vai kaut kas tāds. Tāds rodziņi, super, skrienu. Ja vēl kādam ir jautājums, tad ceļiet uzreiz pēc tam, lai es varu jau atrast. Paldies par interesanto stāstījumu. Es arī nāku no organizācijas, kur mentorships ir obligāta lieta. Un es esmu satikusi tādu cilvēku, kas negrib tikt mentorēt. Viņiem viss ir kārtībā, viņiem nav jautājumu, viņi ir fine, viņiem viss. Un mēs izmantojam šo laiku, kad mums ir obligāti jāparunā, jo mums ir procedūra, kad ir obligāti jāparunā, mēs parunājam vienkārši par dzīvi. Bet dažkārt ir cilvēki, kuri vienkārši ir apmierināti, viņiem viss ir kārtībā. Tad jautājums, vai es esmu slikts mentors, ja es esmu saskārsies ar šādu cilvēku, kuram nav aktuāli jautājumi, kuram nav vajadzīga palīdzība, un neesmu varējusi izvilkt no viņa to vajadzību ārā. Vai mēs varam uzskatīt, ka tā ir tāda norma arī? Tas ir kādam adresēts jautājums, vai jebkurš var atbildēt? Sāc to. Es varu no savas pieredzes pateikt, slikts vadītājs. Tāpēc, ka vadītājiem ir jāatrod pieeja, ja tāda situācija notiek. Tāpēc, ka bieži vien daudz, vienalga kā organizācija attīstīs, mēs vienmēr vainosim sakumu HR, ja kaut kas nenotiek. Bet par lielam vadītājs ir pats galvenais HR, jo viņš vada to resursu. Tur ir, protams, ka ir individuāli dažādi cilvēki. Ir introverti, ekstraverti, tur nav empātijas. Bet tajā pašā laikā, jebkura organizācija ir tie saucamie attīstības sarunas vai development talk. Vienmēr jebkurš cilvēks būs izcels līdzīgi kā vadītājs vai mentors. Bet atrast pieeju, tas ir vadītāja uzdevums. Piedodieties tā, pēc ar savšanu. Bet ne jau vienmēr vadītājs ir mentors. Tikpat labi varbūt tas ir no kāda cita departamenta. Un tāpēc man atkal šķiet, ka, ja tas cilvēkam šobrīd ir viss kārtībā un viņam nevajag nekādu mentorējumu palīdzību, ka tas arī ir ok. Un vienkārši tad, kad tev vajag, tad tu zini, kur, teiksim, vērsties. Es tā atbildētu. Man ir bijusi arī tāda pieredze, kurā es prasu, vai ir kāds aktuāls jautājums šai reizei, un nav. Jā, bet ko ejam tāpatās? Tev vienmēr ir kaut kādas tur kartiņas jautājumi. Aizējam uz kafejnīcu, izvelku vienu kartiņu, un beigās stundā aizskrien, kā nebijis. Tā kā tur arī šeit droši vien kreativitāte ienāk iekšā, kā mēs tās sarunas novedam, un es neticu, ka ir absolūti perfekta, tas process ir nobeigts un viss ir tik pilnīgs, vienmēr var atrast veidu, ko mazliet atpakot. Jā, sveiki visiem, mani sauc Dmitrijs. Pirms jautājumā man vēlas pateikt liels paldies organizatoriem par šo pasākumu, kā arī diskusijas dalībniekiem, ļoti forši. Man ļoti patīk. Esmu sēriju veidā vadītājs, es jau vadu 7 uzņēmumu. Vēl pie tam esmu arī vadītāju coach. Tagad sēdot šeit, es sapratu, ka man nekad mūžā nebija tāds oficiāls norīkots mentors. Mana pieredze mentoringa ir, nekāda, teiksim tā. Bija cilvēki, kuri dalījās ar savu pieredzi, bija cilvēki, kuri dalījās ar padomi, bija cilvēki, pie kuriem es gāju un prasīju kaut kādu pieredzi vai padomi, bet tā, lai tas būtu tā kā oficiāls, ar sistematisku pieeju, nekad arī nebija. Es kā vadītājs, kurš negribu
būt sūdīgs, bet nedaudz labāks. Tad man ir tāds jautājums jums visiem, vai nu viens no jums, vai nu kopīgi varat arī atbildēt, ka kādam ir jābūt tādam, kāds ir tāds izcils mentors? Rakstura īpašībās, prasmes, pieredze, kas tas vispār ir? Sorry. Jā, tas paldies. Visi būt projām. Jā, kā vai saka, te ir slēpies daudz, kas ar to pieredzi, kas jums ir. Jā. Tas ir līdzīgi kā pajautāt, kurš ir izcils gleznotājs. Tad būs variācijas. Citam patīk ekspresionists, citam kubis, kur Relina dalīs par pieredzi, ka zīmēšana vai gunta, kur nav pieredzes. Jā. Es varu ar savu prizmu personīgi pateikt, nevis tad, kad es esmu mentors, bet vairāk, kur es esmu mentī tieši. Jā, jo mentī var pateikt par maniem, par stilu, kādiem viņam patīk, vai salīdzināt varbūt. Priekš maniem izcils ir tas, ar kuru es varu ar kaut kādu laika posmu pietiekoši izveidot attiecības, kuras varu uzticēties, un es zinu, ka es piezvanīšu tam cilvēkam vai atrakstīšu, un tas cilvēks atradīs laiku. Kāpēc? Nezinu, varbūt es esmu labs cilvēks, varbūt tāpēc, ka viņš arī saredz mani kaut ko viņš no mani var iemācīties. Un tā varbūt tā ķīmija, kas izveidojas, tā laikam priekš manim varbūt ir svarīga, jo ar to momentu es vairāk varu tvert mentoru, ko es gribu pajautāt. Varbūt viņš nav guru konkrēta disciplīna, vai viņš nav autors, seriju veidi entrepreneurs un biljonu kompānijas pārdot, vai HR vai mākslinieks izcils. Bet es redzu to ar to vērtību, ka es mierīgi varu atgriezties un es saņemšu padomu. Varbūt ne tas, kas man tajā brīdī ir vērtīgs, bet es saņemšu padomu, tā ir, ka man jāskatās uz tām lietām un pamēr. Tad ir man pieredze. Manā pieredzē es vairāk tā sajūtu par to, ka man ir ko dot, ko dalīties. Un, tā kā es esmu cilvēks, tad tā mīlestība pret cilvēkiem droši vien veicināja vēl šo procesu kļūt par mentoru. Un es teiktu, ka arī tā gatavība ieraudzīt to plašākā mērogā, ka es vēlos, lai mums organizācijā veicās ar veiksmīgiem vadītājiem. Kad man bija sajūta, kad es vēlos palīdzēt šiem te vadītājiem kļūt veiksmīgākiem un jaudīgākiem, tad arī man tā pārliecība kā mentoram bija spēcīgāka. Bet vai es esmu perfekta? Es arī noteikti neesmu perfekta, un liekas, ka neviens mēs neesam perfekti, bet papildinot kolēģis, ko viņi teica, man liekas vēl atvērtība, nenosodīt, bet neko nemācīt. Tās, man liekas, vēl 3 lietas, ko atbildēt. Labi, super, paldies mūsu panelistiem un diskusijas vadītājai. Un es jūtu, ka mēs varētu runāt vēl un vēl, un mēs esam jau pāri laikam, tā kā turpināsim sarunas vēl pēc pāris vārdiem no mūsu puses pirmajā stāvā. Mēs ļoti gribējām, ka mēs varam atkal aicināt uz terasi kā pirmajā reizē, taču mēs redzam, ka ir piepildījušās prognozes, ka tiksimies tā augstāk, turpinām šīs sarunas, un es pie reizes arī uzreiz gribu izmantot iespēju un pateikt, ka nākamais pasākums mums ir 20. novembrī, tā kā, kur mēs kopā šādā līdzīgā formātā arī turpināsim runāt par aktuālām lietām. Tā kā paldies katram no jums! Paldies!